Jaundibinātās biedrības vecāki Jēkabpilī līderi uzsākuši sabiedrībai redzamāko aktivitāšu daļu – vecāku apgaitu organizēšanu pilsētā. Pirmā notika tieši zinību dienā, lielāko uzmanību pievēršot bērnu drošībai Kena parkā notiekošajā diskotēkā. Mums, vecākiem, ir ļoti daudz darba. Svarīgākais ir pievērst lielāku uzmanību bērnu brīvā laika nodarbēm. Tāpēc vakara apgaitas pilsētā atzina biedrības vecāki Jēkabpilī pārstāve Aiga Kuzmina. Pēc sarunām ar jauniešiem vecāki secinājuši, ka skolnieki un studenti par vieglāko un viņaprāt interesantāko brīvā laika nodarbi izvēlas sarunas draugu lokā, ko pavada arī alkohola lietošana. Vairāki diskotēkās sastaptie bērni, kas vēl nav sasnieguši pilngadību, smēķēja un lietoja alkoholiskos dzērienus. Tas noteikti būtu jāredz šo bērnu vecākiem, kas notiek, kad nepilngadīgie atstāti nepieskatīti, atzina biedrības vecāki Jēkabpilī pārstāve Elita Zariņa. Sabiedriskā organizācija, kas izveidota pēc pirmā Jēkabpils iedzīvotāju fóruma, dibināta nolūkā pašiem vecākiem saviem bērniem veidot drošu vidi pilsētā. Biedrība vecāki Jēkabpilī aicina veikalu, spēļu zāļu un klubu īpašniekus būt atsaucīgiem un laipni izturēties pret vecākiem, kas patrulē sabiedriskajās vietās. Diemžēl naudas trūkuma dēļ pagaidām vecāku patruļdienestam nav izveidotas īpašas atšķirības zīmes, taču līdz ko virsjaku iegādēji būs rasti nepieciešamie līdzekļi, vecāku patruļdienests Jēkabpils pilsētas ielās parādīsies tumši zilās ar uzrakstu vecāki Jēkabpilī trafarētās virsjakās. Līdzīgi kādas tās ir kolēģiem Jelgavā. To vecāku vārdus, kas būs piedalījušies apgaitās, biedrība vecāki Jēkabpilī publicēs Jēkabpils pilsētas domas laikrakstā Jēkabpils vēstis un portālā www.jēkabpilsvecāki.lv. Nākamā vecāku apgaita Jēkabpilī plānota jau šo sestdienu, 5. septembrī, un tajā drīkst piedalīties ik viens interesents, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlas piedalīties sabiedriskās kārtības novērošanā. Aktīvo vecāku pulcēšanās NVO centrā Brīvības ilā 229 Jēkabpilī sākas 7:00 vakarā, bet došanās apgaitā stundu vēlāk.